Netaisnīgs un pazemojošs. Tā pedagoga raksturo finansējuma modeli nauda seko skolēnam. Kāda studentas veikta skolotāju aptauja skaidri apliecina, ka puse no skolotāju nostrādātā laika netiek apmaksāta. Izglītības ministrijas speciālisti piedāvā pakāpeniski pāriet no pedagoģiskajām likmēm uz 40 apmaksātu darba stundu nedēļu, taču pedagogiem ministrijas piedāvājums šķiet pārāk gauss. Plašāka Kārļa Goldberga Kristapsona sižetā. Jo vairāk skolēnu, jo vairāk naudas. Tā var īsumā raksturot pedagogu atalgojuma modeli "Nauda seko skolēnam". Šo modeli ieviesa 2009. gadā. Sākotnēji tas šķitis atbilstošs. Taču šogad veikta pedagoga aptauja liecina, ka 74% skolotāju atalgojumu veidojošo sistēmu "Nauda seko skolēnam" uzskata par netaisnīgu, kas pedagogus sadalot nabagākajos lauku un turīgākajos pilsētu skolotājos. Tāpat vispār izglītojošo skolu 856 pedagogu aptauja atklāja, ka saņemot algu par vienu pedagoģisko likmi, kas ir 21 stunda nedēļā, patiesībā skolotājs strādā 2 tik vairāk. Kopā skolotājiem nedēļas darba pienākumi veido 48,44 stundas, kas nozīmē, ka puse no tām ir neatmaksātas. Ministrijas piedāvājums ir pakāpeniski pāriet uz 40 apmaksātu darba stundu nedēļu un stundu apmaksu, kas varētu svārstīties no 4 līdz 6 latiem par darba stundu. Tomēr šo apmaksas kārtību paredzēts ieviest pakāpeniski. Sākot ar 2015. gadu būtu 30 apmaksātu stundu darba nedēļa. Bet 16. gadā jau pāriet pilnīgi uz 40 apmaksātu stundu modeli. Pedagogus kopumā piedāvājums apmierina, taču ieviešanas termiņi šķiet pārāk tāli. Mums ir klase, mums ir individuālais darbs, mums ir darbs ar vecākiem, ārpusklases, metodiskais, tālāk un tā tālāk. Tas ir tiešām, es nezinu, kādu kvalitāti mēs varam prasīt par 6 minūtēm sagatavoties vienā stundā. Vai kāds speciālists to var sagatavot, vai nevar, vai atvērt grāmatu un nolikt. Mums ir vai nu ir jāiet pakāpeniski, vai mēs vienkārši, vai tad attiecīgi šī pāreja vienkārši kā tāda nenotiek uzreiz. Nenotiek. Lai 15. gadā ieviestu 30 apmaksātu stundu darba nedēļu visās izglītības iestādēs, nepieciešami vairāk nekā 45 miljonu latu. Bet, lai 16. gadā pārietu uz 40 stundu darba nedēļu, jau būs vajadzīgi 99,8 miljonu latu. Izglītības ministrijas pārstāvi jau vērsušies pie valdības arī ar 10 miljonu latu pieprasījumu pedagoga algu celšanai jau no nākamā gada. Ja valdība naudu iedos, tad no 14. gada 1. janvāra skolotājs līdzšinējo 280 latu vietā saņems 310 latus par vienu likmi. Kārlis Goldbergs, Kristapsons, Andris Jasīnskis, LNT.